Jā, un noslēdzošie daži vārdi varbūt man ļoti patīk, nezinu, kā jums, es pats arī mācos paralēli skatoties. Jā, es gribu teikt tikai to, ka jā, varbūt sākumā liekas, ka mākslīgais intelekts, tas ir tā kā man gribētos, lai es būtu uzņēmējs, lai būtu tāds kastīts ar cenām, ko es varētu ieplānot budžetu, pateikt, man lūdzu šo risinājumu un šo iesaiņojiet, un es te viņu atpakošu un sākšu izmantot. Diemžēl mēs redzam, tā nav. Jā, mums ir priekšā zināmā nenoteiktībā. Mums nav garantija par to, ka tas izdosies. Un šeit es atkal vienā seminārā rādīju šo bildi noteiktībā pret nenoteiktību. Jā, mēs gribam būt noteiktībā, tāpēc, ka tas tur pasargā mūs no kļūdām, pasargā mūs no izgašanos, no visu kaut kādām nepatīkšanām, mēs gribam savu parasto darba vietu, savu zināmu darbu, savu organizatorisko vidi, visu foršu. Tāpēc arī iepirkumos mēs mēģinām sakt, davai, nu man specenē jāieraksta, ko mēs gribam no tā rezultāta, lai viņš tiešām izdotos. Diemžēl tas nestrādā vairs. Jā? Nu, varbūt programmatūras izstrādātājs strādā, bet šādos gadījums, kad mēs ieviešam mākslīga intelekta risinājumus, tas nestrādā, nav kastītē, nav vienā noteikti iepirkuma specifikācija, ar kuru mēs varam izsludināties un pateikt, pēc tam mēs dabujām viņu. Mums, diemžēl, jākap šajā nezināmajā vidē. Ja? Es no psiholoģijas varbūt daži studēju, mēs zinām, kad mēs nedaram kaut ko, jā, mums priekšā ir nenoteiktībā, un otrais faktors ļoti svarīgais, mēs neesam pārliecināti savos spēkos. Tātad, ja ir nenoteiktība, mēs neesam pārliecināti savos spēkos, mēs neko nedaram. Mēs varam tēlot, ka mēs darām, mēs varam visu kaut ko darīt. Mēs nedarīsim to. Mēs nekad nenonāksim līdz rezultātam. Kā dabūt pārliecinātību savos spēkos? Es tikko dzirdojot no Balta stāsta. Apmācības, jā, apmācības. Man ļoti patīk stāsts no valsts kancelēs, jā. Tur cilvēki atnek dažādi. Ir kritiski domājušie, kuri nekad neuzņemsies iniciatīvu un nekas neuzņemsies atbildību. Viņi tikai norādīs, vai tu esi padomājis par to, vai mēs rēķinājamies ar šo, ko mēs darīsim, ja nenotiks tas. Šādi cilvēki arī ir vajadzīgi. Ja? Bet apmācības, speciālas tehnikas, kā vot kancelēja dara, kura ļauj cilvēkiem atvērties. Un saka, man sanāca, mana ideja saskan ar cita kolēģa ideja. Ja? Un mēs saliekam kopā. Lēnām audzinam pārliecinātību savos spēkos, ja, ka mēs mācīsimies un mums izdosies. Tā kā iekāpjam tajā nenoteiktības jomā ar pēc iespējas lielāku pārliecinātību savos spēkos. Un eksperimentēšanas kultūra organizācija, kā mēs dzirdējam sākums, piemēram, arī Baltai nebija garantēja, nebija KPI, bet bija, protams, kaut kāds budžets, bija cilvēki, bija uzdevums gala rezultāti, neskatoties uz pretestību. Ja. Tas ir neizbēgami saistīts ar kļūdīšanos. Mums jāļauj sev kļūdīties. Jā, diemžēl valsts pārvaldē, zinu, kā tas ir, tur kļūdīties nedrīkst, bet mums uz to jāiet. Jā. Un viss sākās no vadītāja. Ja viņš mēģina šo kultūru dibināt, ja viņš uzticās kolēģiem, tad lēnām tas lietas progresēs uz labo pusi. Kultūras barjera, kļūdīties nav slikti, tā nav neveiksme, bet vērtīga pieredze. Lai transformētos uzņēmumam, ir jāspēj uzņemties pārdomātos riskus. Nelecam, protams, ar galvu uz priekšu tur, kur nezinām, bet zināmas riskus mēs uzņemamies. Mēs atļaujam varbūt iemacīties kaut ko no tas pieredze. Caur kļūdām un atkārtotiem mēģinājumiem iespējams atrast tieši tos biznesa risinājumus, kas strādā konkrētai organizācijai. Diemžēl šo nevar specifikāciju ierakstīt, es to gribu teikt. Un par uzticamo partneri, tā ir svarīga atziņa, lai ko mēs mēģinātu iepirkumā ielikt, lai kā mēs mēģinātu līgumā soda naudas ielikt, tik un tā mums partnerim, ar ko jūs sadarbojaties, jābūt uzticamam. Citādi tas neveidojas, tas rezultāti. Un potenciāli negaidīti risinājumi. Mēs varam saskarties ar to, ka galīgi negaidīts secinājums, bet viņam arī jāpievērš uzmanību. Un, ja jūs esat tajā nenoteiktības jomā, tādā nedrošības stāvoklī, viena droša lieta, pie kā vienmēr var turēties un vienmēr ir labi. Jūsu klients vai jūsu darbinieks un atgriezeniskā saite no viņa. Man patīk, ka Aldis šodien salīdzināja, atgriezeniskā saite nav patīkama lieta. Man patīk tas termins feedbacku atgriezeniskā saite, viņš ļoti pieklājīgi patiesībā. Tas ir dusmas, tas ir aizvainojums, apbižojas cilvēki, tas ir grābi turne šeit, ir konflikti potenciāli, tas ir visas negācijas, no kuras mēs parasti mēģinām izvairīties. Bet patiesībā, ja mēs pagriežamies ar seju pret to mūsu klientu,
cilvēku, organizāciju, citu iestādi, kapitāla sabiedrību, studentu, mediķi un tā tālāk. Turpinam viņu iztaujāt. Līdzīgi, kā Dmitrijs stāstīja, viņš turpināja strādāt ar katru darbinieku, lai saprastu, kur ir tā problēma. Protams, kultūra lēnām mainās. Jautājumu darbiniekam, kas viņu darīja nelaimīgi, kas viņam nepatīk, kā viņš iedomājas to, kas viņam varētu patikt. Vācam, pierakstam, sūdzības ir ļoti svarīgs avots, ja, ko mēs varam tā kā iegūt. Un caur šo jūs izzināsiet savu klientu un sāksiet domāt par to, kā jūsu pakalpojums un saturs, ko jūs viņam dodat caur mājaslapu, caur aplikāciju, caur vizuālu kaut kādu, nezinu, kaut par kur jūs atrodas jūsu birojas, ja, kur viņu mēdz atnekt arī personīgi. Kāds ir reālais klienta ceļojums? Ja, kā viņš jūtās? Ļoti labi valsts kancelēja minēja piemērus, kur ir probācijas dienests, ja, kā jūtas tas jaunietis, kas sēž kopā ar cilvēku, kas ir bijis cietumā. Veidojot inovāciju kultūru caur apmācībām. Lai darbinieki būtu pārliecināti savos spēkos un piedalītos izmaiņas, nevis bremzētu tās. Un pirmie panākumi iedvesmu nākamajam. Mēs redzējām piemēru, Baltai pirmais mazais panākums. Un tā kā dambis iet vaļā un cilvēki ir gatavi aizvien vairāk pamanīt lietas, kur viņam var robotiņš palīdzēt pēc tam. Ja? Un es te mazus burtiņus atstāju, mēs palīdzam ne tikai ar inženieriju, bet arī kā nodibināt to inovāciju kultūru, mēs varam palīdzēt arī produktu landscape izveidot vai system of work mainīt, lai tā forma un kā jūsu organizācija, kādi amata pienākumi arī lēnām transformētos uz to, lai viņi atbilstu tam klienta ceļojumam, nevis tā iekšēja procedūrai, kāda ir līdz šim. Ja? Tā ir tāda lieta, pie kuras droši var turēties. Un tad sūdzības, tas negatīvas pārvēršās par daudz labāku pieredzi tiem klientiem. Tā, atpakaļ aizgājam. Ļoti patīk man Winston Churchill citāti, panākumi nozīmē virzīšanos no neveiksmes uz neveiksmi, nezaudējot entuziasmu. Ja? Labi vārdi, šeit viņš nerunā starp citu, ka rezultāts ir vai nav, bet pa lielam jā. Tas man ir viss, es gribu palūgt jūs, varbūt noskanēt šo QR kodiņu, un mēs ļoti lūdzam jūs aizpildīt tas digitālās anketiņas. Mēs tur lūdzam varbūt arī nokomentēt, vai ir tēmas, pa ko jūs gribētu dzirdēt nākošreiz, jo Emergen ir tādā starptautiskā kompānija, kurā nav piesiet pie vienas tehnoloģijas. Mēs esam gan Oracle, gan Microsoftā, gan citās tehnoloģijas, gan open source. Mēs esam gan konsultāciju uzņēmums, gan inženierijas uzņēmums, gan mākslīgi intelekta ieviešanas uzņēmums. Mēs varam padalīties ar to tēmu, kura varbūt mēs redzēsim jums ir aktuālā. Tā kā priecāsimies, ja jūs atzīmēsiet šo. Un ar šo mēs mūsu stāstu beidzam. Saku jums paldies, aicinam jūs uz vieglām pusdienām blakus telpā, kurus pagatavoja Enter Soul restorāns. Man patīk, kā viņi gatavo vienmēr ar kaut ko tādu interesantu un ceram, ka bija vērtīgi. Paldies!